Izdomājam pacīnīties un pameklēt problēmu, kā tas sensors var mērīt spiedienu, otrs gals ir izkusis. Šodien mums atbrauc smuks 222. uz Dino stēģu. Biškiņ jaudiņu pacelt. Tas ir kāds smukie diski. Krasēva. Bet tā kā kārtējā problēma ir to, ka kvēpa filtrs ir diezgan ciet. Tagad meistars aizbrauks izskatīt pār 7 šoseju. Izkvēpināsim kvēpa filtru. Izdinās, uztaisīs piespiedu reģenāciju un tad jau čiposim. Redzam S-klasi? Neredzam, tāpēc, ka S-klases līd jau par Rīgas ielām. Respektīvi, īsumā izbraucām diezgan ilgi ar viņu, kvēpa filtru izdezinājām un, rezultāts ir kāds viņš ir. Bija viņam 256, tagad ir 288, griezīte bija 627, tagad ir 671. Bet te ir niansīte, jo vairākas reizes mēs stendu viņu griezām, un tas kvēpa filtrs tomēr ieciet. Te mēs klientam ieteiksim visticamāk, ka viņu noņemt un izmazgāt. Šito S-klasīti vēl izdomājam neatdot klientam, jo konstatējam nelielu defektu paši. Iesim apstīties, kas te pa konsīlī notiek. Tā, kas mums te notiek? Umar, ko tu tur dari? Говорят, регенерация не получается на машине. Там давление по 1 000 000. Да, а давление у нас kāpēc ir? Tāpēc, kad Мерит офигенно просто. Tāpēc, kad šitas DPF spiediena sensors ir nedaudz izkusis. Kā viņš izkus pagaidām nav skaidrs, bet Umārs kur visu čiņī. Boļ, boļ biškiņ ir. Ot viņš tur iekšā dzīvo tas sensors. Uzliksim jaunu, es domāju, ka viss būs beigās tīgā.